Sveicināti, darbie skatītāji! Mani sauc Andris Kojamets un jūs skatāties raidījumu Dzīvesudrabs. Mēs esam viesos pie hip-hop izpildītāja un mūzikas producenta Anča Kolmaņa, jeb visiem labāk zināms kā vienkārši Ancis. Sveiks, Anci! Čau! Kā iet šajā ziemas augstajā dienā? Augsti un slimīgi, bet citādi viss kārtībā. Neslimoja? Bišķiņ. Galvenais, ka neguļam un daram kaut ko, vai ne? Jā, tieši tā. Kā tev pašam patīk, ka tu dēvēt par hip-hop izpildītāju vai par mūzikas producentu? Tam nav tik liela nozīme, tam nosaukumam. Jo es pildu dažādas funkcijas. Es repoju kā izpildītājs uz skatuves, uzstājos un ierakstu dziesmas. Es taisu pavadījumus dziesmām un es arī kā producents darbojos. Es arī studijā darbojos, amatieru līmenī pagaidām. Visu kaut ko daru, spēlēju mūziku dzīvē tur. Tā kā grūti tam vien, es varētu teikt, tas varētu būt hip-hop kultūras entuziasts, kaut kas tāds, jā. Diezgan īstenībā liels retums Latvijā, ja paskaidri reāli tikai kādus 3 cilvēkus zinu. Tevi, Faktu un Stāvokšu darbojas vairākas. Kaizers vēl repo, jā. Jā, Kaizers ir vēl diezgan maz. Man liekas, ka ir vēl kāds, ko mēs varbūt piemēram. Varbūt tās, jā. Tas ir diezgan apsveicami, jā. Nav grūti tā kā visu to apvienot to lietu. Reizēm ir, jo nepietiek īpaši tā, nevar veltīt katram elementam pietiekam daudz uzmanības reizēm, bet es domāju, ka ar laiku varēs un to visu varēs tā sažonglēt kopā. Jā, esmu pamanījis, ka arī tu daudzos projektos piedalies un mazāk tā kā solo, kāpēc tāds tev sanācis ir? Vairāk paškritikas jautājums un atbildības pret citiem jautājums, jo projektos ir jāizdara un citi reiķinās ar tevi, bet ja tev jārēķinās pašam ar sevi, tad bieži nevar izdarīt tik labi, cik tam mazajam kolektīvam varētu gribēties. Mazais kolektīvs šajā gadījumā esi tu. Tā. Es? Paldies! Tā. Bravo! Labi, ejam tālāk. Labi, jā. Viens no projektiem ir arī Dirty Deal, kurā tu esi iesaistījies. Tu vari pastāstīt par šo projektu kaut ko? Jā, tas ir Dirty Deal bija tas klubs, otra pus upei un Dirty Deal audio, tas ir beatmaker kolektīvs, tā laikam to visīsāk var nosaukt. Kaut arī beatmaker, tur ir ne tikai beatmaker, tur ir elektroniskā mūzika, chiptune mūzika, squee, dubsteps, viss kaut kas tur, un katrs kolēģis ar visu kaut ko īpašu izceļas un tā. Un visi kopā eksperimentē, mācās viens no otru, un mēs uzstājamies dzīvajā, spēlējam savu oriģinālu mūziku, cits vairāk, cits mazāk dzīvajā. Citreiz vienkārši tas ir tā, kā DJs, kurš nospēlē, un citreiz ir tā, ka tos projektus spēlē, atsevišķus, kaut ko tā sīkāk, pašam interesantāk un klausītājiem interesantāk. Un tad vēl skatos, ka ir parādījušies arī tādi beatmaker battle, kas tie tādi? Tādi jau ir vairāk notikuši. Pirmais laikam notika hip-hop zaptas ietvaros 2009. vai 2008. Es īsti neatceros. Un tas ir kaut kas līdzīgs kā, es varētu teikt, Dirty Deal audio, bet tur ir sacensības moments un vērtēšana un mēģināšana noteikt, kurš ir kaut ko izdarījis labāk un sliktāk, kas, protams, ir vairāk vai mazāk subjektīvi un kaut kā tāds notiek. Tā ir cīņa, beatmakeru cīņa metaforiski. Un vēl ir tāds projekts podcasts punkts. Varbūt par to tu vēlies kaut ko pastāstīt? Jā, podcasts punkts ir podcasts, ko mēs ar Skuteli veidojam. Skuteli jūs zināt. Veidojam jau diezgan krietnu laiku, regulārāk vai neregulārāk, bet viņš eksistē un pastāv, un tas ir raidījums par latviešu hip-hop audio formātā, lejupielādējums internetā. Mēs bieži uzaicinām kādus viesus, parunājamies par aktualitātēm, par notikumiem vai vienkārši par dažādām interesantām tēmām. Tas ir atrodams vietnē
podcasts.lv. Viņš saucās podcasts. Skaidrs. Varbūt tās esi pamanījis, ka tagad ir parādījušies diezgan daudz beatmakeru, mūzikas producenti, kas kaut ko grib darīt un arī dara. Varbūt tas tev kaut kā ietekmē? Laikam tikai tādā mērā, ka tā komūna ir pieaugusi, viņa ir lielāka un vairāk cilvēku vienkārši ir redzams, ka man personīgi īpaši tas laikam nav tā ietekmējis, izņemot to, ka reizēm kāds uzrakst kādu vēstuli, biežāk tāds vēstules nāk, kas pajautāt kādu padomu vai ieteikt kaut ko tālu, bet citādi īpaši prieks kā aug tā kultūra un attīstās. Jā. Tad vēl esmu pamanījis, ka tev ir pašam savu studiju, kurā mēs pat labāk arī atrodamies. Tā studija vairāk ir domāta tā kā privātām vajadzībām, vai viņi ir arī publiski pieejami? Man patīk teikt, ka viņi ir privātām vajadzībām, tā ir vairāk, kuras taisu beatus un tāda studija, bet man ir arī mikrofons, kā tā, un laika ziņā viņi vairāk darbojas kā publiski pieejami, un kur nāk cilvēki pie manis ierakstīties, kuriem patīk to darīt. Kvalitāte nav tā varbūt labākā, bet cilvēkiem patīk tieši ar mani sadarboties un kā ar producentu, un tad tie cilvēki arī biežāk nāk pie manis. Un šie cilvēki pārstāv arī hip-hop pārstāvjiem? Galvenokārt, bet lielākoties nē, bet pareizai arī man vēl nesen iedziedāja, teiksim, vienu dziesmu, dziedot no sākuma līdz beigām. Sauksim to par dziesmu, nevis par to troksni, kurš ir reps. Respektīvi, kurš vēlās kaut ko pamēģināt ierakstīt kaut cik labā kvalitātē, tad var droši tevi sazināties, ja? Jā, es domāju, ka jā. Ja jums tas interesē, tad manā mājaslapā var atrast. Man mājaslapa ir ansis.me, un ja jūs pieliksiet galā slīpsvītru un uzrakstīsiet ieraksti, tad tur var nonākt, uzzināt kaut ko vairāk. Mēs šo adresi arī noteikti ieliksim zemāk, zem video YouTube'ā, tā kā varat droši apskatīt un izpētīt visu, kas un kā. Labi, tad vēl viens jautājums man ir, kā tev izdodās sev kā iztiku nopelnīt kaut ko? Es mācījos ausskolā, tā kā pabeidzu Ventspils aussskolu. Tad, ja tā neiet tik labi ar mūzikām, tad es kaut ko piehaltūrēju ar tulkošanu, bet es cenšos spiest tikai uz mūziku. Un es ceru, ka nākotnē tas arī tuvākajā nākotnē tā arī turpināsies. Labi. Izņemot mūziku, varbūt tās tev ir kaut kādi hobiji? Hobiji? Nē, man patīk komēdija, man patīk animācijas, pastos multens, kaut ko tādu, bet tā īsti nē, drīzāk tas man ilgus laikus es mūziku varēju saukt par savu hobiju, bet tagad viņš pamazām pārāk par kaut ko jau lielāku. Tā kā šobrīd grūti pateikt. Varbūt ar laiku vajadzēs, jā. Ir kāds talismans varbūt tās? Talismans? Nē, man bija cepuri, ko es nesāju, bet viņi sādeg. Sādeg? Jā, jūs varbūt redzēsiet vēlāk, jā. Jaunu? Nē, to, kas kā sadeg. Būs kaut kāds īpašs video, kā sadegt, jā? Jā, riekst arī bija klipā, man sadeg, jā. Skaidrs, labi. Par to vēlāk. Par to vēlāk, labi. Varbūt tas tev ir kāda slikta īpašība, ko vēlies atklāt? Es cenšos cīnīties ar savām sliktajām īpašībām. Tā grūti tagad pateikt, kas varētu būt tāda izteikti slikta. Liekvārdība. Varbūt darbaholisms? Nē, man tā nav liela problēma. Drīzāk otrādi. Jā, ka dažreiz neizdara to, ko vajag izdarīt tā. Kā domā, tu ar mūziku nodarbosies vēl daudzus gadus? Es ceru, es katrā ziņā nedaudz paplašinot to, es ceru, ka es daudzus gadus nodarbošos ar to, kas man patīk. Un kā jau tas gadās atrodas jaunas lietas dzīvē ar laiku, kuras tev patīk iesākt un patīk darīt, un es ceru, ka man būs tāpat.
ar mūziku, protams, šobrīd man patīk vislabāk ar mūziku nodarboties, un es ceru, ka tas vēl ilgi turpinās. Tā kā mūzika tev ir pirmā vietā? Jā, noteikti tagad, jā. Un nākotnē kā būs, ja, teiksim, ģimeni veidosi, tad arī mūzika būs pirmā vietā? Varbūt 50 uz 50, zin kā, tomēr grūti pateikt, kamēr tas nav izmēģināts to. Es esmu tāds cilvēks, man liekas, ka vajag pamēģināt kaut ko, lai to saprast, un tāpēc grūti runāt par to, kā man nav. Skaidrs, un varbūt tās tev ir kādi tuvākie mērķi, kurus tu vēlētos sasniegt? Jā, es vēlos kļūt par profesionālu tajā, ko es daru. Es jau šobrīd diezgan mērķiecīgi uz to eju, un es domāju, ka tuvākajā laikā es varēšu nekaunoties sevi saukt par profesionālu. Es tā ceru, ja jūs man palīdzēsiet, dārgie skatītāji, ar savu atbalstu. Profesionālu mūzikas jomā vai tā kā izpildītāji? Gan tā. Es tagad uz visās jomās uz to eju, gan kā beatmakers, gan kā izpildītājs, gan tā viss kopā, es domāju, ka viss tā karjera pēdiņās mūzikā. Labi, Ans, tad mēs tev novēlam sasniegt šos mērķus, kļūt par profesionālu. Paldies! Visās mūzikas jomās, gan kā producents, gan kā izpildītājs. Paldies! Bet raidījuma beigās mums ir jauna tradīcija, respektīvi, kur mēs piekopsim katrā raidījumā, tas ir erudīcijas spēle, kur katram viesim vajadzēs atbildēt uz dažiem jautājumiem, par kuru katrs krās savus punktus. Un tam, kuram būs visvairāk punktu, gada beigās piedalīsies īpašā raidījumā, kas būs veltīts tikai šai erudīcijas spēlē, un kur rezultātā varēs arī dabūt kādu interesantu balvu. Nu ko, esi gatavs pārbaudīt savas zināšanas? Jā. Tad pirmais jautājums. Respektīvi, ja tu atbildēji ar viņu bez papildu iespējām, tad variantiem, tad tu saņem 2 punktus. Papildu iespējas ir varianti, ja tad es nedrīkstu skatīties, kas tev labi. Labi. Un ja tu atbildi ar atbilžu variantu palīdzību, tad 1 punkts. Pirmais jautājums. Kurš zīdītājs spēja lidot? Sikspārnis. Sikspārnis. Tieši tā, 2 punkti. Otrais jautājums. Kura valsts pirmā ieviesa papīra naudu? Vajadzēs variants. Variants, jā. ASV, Ēģipte, Ķīna vai Krievija? Es minēšu, ka Ķīna. Tu pareizi arī uzmanēji, tā ir Ķīna, 1 punkts tev. Paldies. Nākošais ir ļoti interesants jautājums. Cik aptuveni daudz zobu ir gliemezim? Droši vien kāds triks, jā. Es teikšu 1. Es tev iedošu variantu. Labi, jā. Tad 100, 25 000, 3 000 vai gliemezim vispār nav zobu? Liekas, ka... jā, vai nu ļoti daudz, vai nu ļoti, ļoti maz droši vien. Es teikšu, ka nav. Man liekas, ka tas tāds triks ir, ne? Vai 1000 viņam ir. Tad galva atbild kā tevi. Nav. Nav zobu, jā. Nu, lūk, šeit tu kļūdies, 25 000 viņam ir zobu. Varbūt tas esi aizdomājies, kā tās lapas tiek apgraustas. Bez zobiem kaut kādi grūti. Ar kuņģu sulu kā pušas, vai ne? Tad visādi jau. Es tā neesmu, jā. Tā. Tā. Es gatavs nākamam jautājumam? Jā. Un tad tā. Ko arābu valodā nozīmē Sahāra? Varianti? Nē, esmu mācījies arābu valodā. Sahāra. Varētu būt, ka es kaut kur dzirdējis, bet vajadzēs variants. Variants, jā. Tad laimes zeme, nolemto zeme, tūkstnesis vai neko? Neko? Tas interesants sarežģīts. Tikai mēģināšu tā, nezinu, psiholoģiski pieiet, varbūt, ka viņi saucās laimes zeme, un tāpēc ir tas tā paradoksāli. Jā? Nē? Nē, atbildi. Nolemto zeme, jā. Lai cik arī interesanti un jocīgi neizklausītos, Sahāra nozīmē arābu valodā tūkstnesis.
Nu, jā. Lūk tā. Jā. Nu ko, pēdējais jautājums, esi gatavs? Nu, es ceru, jā. Tagad jau grūti pateikt. Tātad, cik daudz procentuāli smadzenēs ir ūdens? Tāds tīri no anatomijas atceries, varbūt tas kaut ko. Jā, es zinu, ka tas smadzeņu šķidrums apkārt smadzenēm, tā kā pašās smadzenēs. Lūdzu variants. Ne cik? 65%, 80% vai 90%? Nu, varbūt 80%. Tieši tā, tu uzminēji. Nu, jā. Nu ko, skaitam punktus, tā 2, 3, 4 punkti. Jā. Apsveicam, Ants. Apsveicam jautājumu, paldies. Un ko, vēlreiz novēlam tev kļūt par profesionālu savā jomā. Paldies. Lai sanāk izpildīt šo mērķi. Un nobeigumā varbūt kādu video skatītājiem. Jā. Šis video ir no pēdējā projekta, kuras tā aktīvāk piedalījos. Tā bija Riekstu armija, kur sastāvā ir es, Eduvardu Nārčīs. Un šis ir videoklips dziesmai Mobilizācija, tādai eksperimentālākie dziesmai no tā albuma. Un autors ir Lungu TV, un albums ir pieejams bezmaksas lejupielādē. Adresē ej.uz/Riekstu armiju. Tātad ej uz Riekstu armiju. Jā, arī to adresi mēs ieliksim noteikti. Tad patīkam skatīšanos un paldies, ka atnāci. Respektīvi, paldies, ka atļāva mums tevi intervēt. Jā, skatieties Dzīvesudrabu. Jā, un tad līdz nākošajai reizē. Uz redzēšanos. Es atkārtoju ziņot par stāvokli nekavējoties, beidz! Identificējiet sevi! Pacel rokas, jo! Mobilizējiet kavēļus! Riekstu invāzijas sākusies! Pacel rokas! Pacel rokas! Pacel rokas! Nekad neprasi datumu minūti pirms pusnakts. Nekad netici visam, ko tu uzskats. Ko man teica redz, kad atdevu sirdi būs labs. Nekad neatdod savus sargāns. Nekad nesaki kaut kādu. Dari lietu labāk, veci. Ja ir jauns kāds tu uzvedies, kā klausītājiem taviem nav pat pēc. Eduvardu rakst, spiež backstage daudz. Man neprasi par iedvesmu, mēs ritmu privatizēju. Būdzinieki prasa, kur ir mana drobene. Jo, kur ir problēma? Viens vārds stils, otrs vārds mans, jā. Jūti kā katrs pants. Jauns tievs, ANSIS, 1-1 2000 un mēs cīnās mieru 2000 3 dienas pēc priekštinvāzijas mirs 1000 Es jūžos Parīz, Roma, katedrāla man ir prom Saki paldies man, kas radīja to Augstīs triekstavu, garīgi kropļi pieturā bērni Ar šuņu barību, viņi arī grib to Menti arī grib to Bet neko nevar darīt pret to Jo mērkeģi, man rokās pāris bombs Pirmais vārds king, otrais vārds tu ne Rāda superspējas pārvēršau urīnās Skaita atskaņas kā patskaņas UIA Kāpēc nedot mantu papīpēt? Es neprasīju mantu papīpēt MC saka wow, mantu papīpēt Domā mantu patīc? Jo, savaldiet kalmārs Klau, klau, es pabarot kāmīt Bet nav naudas Tukši riekstāvu skan jau Pilni riekstāvu šau, blau, blau Pacel rokas